2053. gadā lielas svinības paredzētas modes pasaulē. Savas 200. jubilejas svinēs amerikāņu džinsa kompānija Levi Strauss un Šveices pulksteņu firma Tissot. Bet ģērbušies tradīcijām daudz bagātākos tautas tērpos ar sudraba rotām uz rokām, Rīgā pulcēsies 33. vispārējo latviešu dziesmu un 23. deju svētku dalībnieki. Andri, tevis vadītais uzņēmums Dziesmu svētku televīzijas uzdevumā veic pētījumu, lai noskaidrotu sabiedrības attiecības ar šiem svētkiem. Saki, kādas ir tavuprāt pozitīvās un negatīvās tendences? Galvenās pozitīvās tendences ir tas, ka sabiedrība šos svētkus novērtē kā kopā būšanu, visplašākā nozīmē, tā nācijas kopā būšanu, kur ir ne tikai dziesmu un deju svētki, bet kopā būšanas svētki. Otra pozitīvā tendence ir, ka galvenās personas šajos svētkos ir paši dalībnieki. Tas vien nozīmē to, ka tas ir svētki pašiem priekš sevis. Ja? Un otrs svarīgākie ir šie svētku līderi, virsdiriģenti, kormeistari, kas ir tā kā vadītāji. Ja? Arī dziesmu radītāji. Un dziesmu radītāji. Un trešā pozitīvā lieta ir tā, ka cilvēki novērtējuši, ka šie svētki nav ēšanas un dzeršanas svētki. Jā, tas ir ļoti pozitīvi. Par negatīvo es nesaskatīju nevienu konkrētu faktu, kas liecinātu, ka ir kādas negatīvas tendences, bet tīri paša novērojumi liecina, ka bīstamā lieta būtu, ja svētki nesekos līdz laikmetam. Ja svētku attīstība baidīsies vai neies kopsolī ar laikmetu, tad tas varētu būt drauds svētkiem, ka viņi kļūst pārāk veci, pārāk arhaiski. Kā mans kabinets. Kādas ir tavas prognozes, kā tad varētu izskatīties sabiedrības un dziesmu svētku attiecības 2053. gadā? Attiecības būs modernizējušās, būs atbilstoši laikmetam. Kopā būšana pastāvēs. Es ļoti ceru, ka neizveidosies auditorijas polarizācija, kad būs vecie un jaunie, kad saglabāsies šī auditorijas integrācija, kad tie ir svētki visiem. Un pats svarīgākais, lai notiktos arī šo līderu paudžu maiņa. Ja, lai nesanāk tā, kad mēs visu laiku melanholiski atceramies pagātni, bet neveidojam savu nākotni, kas pēc 50 gadiem būs tagad. Ne? Ja programma būs atbilstoša un aizraus šo auditoriju, tad neredz nekādas problēmas dziesmu svētkiem dzīvot mūžu laiku. Un arī 53. gadā 87 gadus vecais Andris būs klāt un vēros to un atcerēsies, ka reiz pirms 40 gadiem viņš ļoti precīzi bija noprognozējis, kādi varētu būt šie svētki. Bet negaidi līdz 2053. gadam. Esi klāt dziesmu svētkos jau šogad un veido šīs tradīcijas, lai tās nākotnē aizietu ar tavējo spēku. No 30. jūnija līdz 7. jūlijam Rīgā 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki.